Jūs esat redzējuši Amerikas Savienoto Valstu karti tūkstošiem reižu. Bet ko, ja es jums teiktu, ka jūs patiesībā nekad neesat uz to īsti paskatījušies? Pietuviniet, un tas vairs nešķiet saprotami. Šāda veida ģeogrāfiju skolā jums nemācīja. Numurs 50. Paskatieties uz kontinentālo 48 štatu augšējo kreiso stūri. Pamaniet to mazo zemes gabalu, kas karājas zem Kanādas robežas. Tā ir Point Roberts, Vašingtona. ASV un Kanāda novilka savu robežu taisni pa 49. paralēli. Taču šī taisnā sadalīšana nejauši nogrieza pussalas galu. Neliela daļa palika Amerikas pusē, bet tā ir atdalīta no pārējās Vašingtonas štata teritorijas. Nav tieša sauszemes ceļa uz kontinentālo daļu. Vienīgais veids, kā iebraukt vai izbraukt ar automašīnu, ir doties uz ziemeļiem Kanādā un pēc tam atkal iebraukt ASV pie Blainas. Tas nozīmē, ka apmēram 1200 amerikāņiem ir jāšķērso 2 starptautiskas robežas, lai nokļūtu savā štatā. Tādi komunālie pakalpojumi kā ūdens un elektrība nāk no Kanādas, un gadiem ilgi vietējie bērni brauc ar autobusu caur citu valsti, lai nokļūtu skolā. Kartē maras, stūri un piekrastes līnijas, bet viena vieta pretendē uz kaut ko daudz grūtāk atrodamu – numurs 49. Ja es tev teiktu, ka Amerikas sirds atrodas siena laukā Libānā, vai tu man ticētu? Tas ir Libāna, Kanzas. Pilsētā ar tikai apmēram 200 iedzīvotājiem nav nekāda liela pieminekļu vai turisma objektu. Lielāko daļu dienu Grants ceļš redz vairāk vēja nekā satiksmes. Šo vietu aprēķināja jau 1918. gadā, kad mērnieki izgrieza kartona kontūru no kontinentālajām Amerikas Savienotajām valstīm un līdzsvaroja to uz adatas, līdz tā atrada pilnīgu līdzsvaru. Tā kļuva par valsts ģeogrāfisko centru. Mūsdienās to iezīmē vien neliela plāksne un piknika galds uz zāles. Lielākā daļa vietu gadiem cenšas izcelties. Šī vieta nejauši kļuva neaizmirstama. Numurs 48. Dažas pilsētas gadiem elekti garos par to, kā sevi nosaukt. Viena no tām vienkārši padevās. Rietumu Kolorādo kalnos atrodas pilsēta No Name. Aptuveni 120 cilvēku dzīvo tur, tieši uz austrumiem no Glenvudas avotiem. Lielākā daļa cilvēku domā, ka to nosauc šosejas strādnieki. Stāsts vēsta, ka kāds darbinieks atstāja nobrauktuves zīmi tukšu, un šis nosaukums palika. Tas ir lielisks stāsts, bet tas nav patiess. Vietējie vēsturnieki ir atraduši ierakstus par cilvēkiem, kas šeit dzīvoja jau 19. gadsimta 70. gados. Šī vieta tika nosaukta ilgi pirms starpštatu šosejas, pēc bezvārda strauta un bezvārda kanjona. Ceļš, kur tas atrodas, saucas Bezvārda iela. Tur ir arī bezvārda bārs un grils. Vesela pilsēta ar lepnumu nes šo pagaidu nosaukumu. Dažreiz Amerikas slavenākie orientieri sākas ar problēmu, kur neviens vairs neatceras. 47. Atlantic Cityja ir pasaulē garākās koka promenādes mājvieta, un tā sākās kā vienkāršs risinājums kaitinošai problēmai. 1870. gadā smiltis no pludmales nepārtraukti tika ienestas tuvējās viesnīcās, tāpēc kāds vietējais viesnīcas īpašnieks ierosināja uzbūvēt koka celiņu gar krasta līniju. Pirmā versija bija tikai 8 pēdas plata, un katru ziemu strādnieki to izjauca un dēļus uzglabāja līdz nākamajai sezonai. Tomēr ideja izrādījās tik veiksmīga, ka koka celiņš turpināja paplašināties. Mūsdienās tas stiepjas aptuveni 4 jūdzes cauri Atlantic Cityjai un sasniedz apmēram 5,5 jūdzes, kad tas ir savienots ar blakus esošo Ventnoru. Tomēr ne viss, kas redzams kartē un uz karoga, joprojām pastāv reālajā pasaulē. 46. punkts. Paskatieties uz Kalifornijas štata karogu, un jūs redzēsiet grizli lāci, kas soļo pāri centram. Meklējiet šo pašu lāci savvaļā, un jūs tādu neatradīsiet. Kalifornijā kādreiz dzīvoja tūkstošiem grizli lāču, taču gadu desmitiem ilga medīšana un slazdošana tos iznīcināja. Pēdējais zināmais lācis tika nošauts Tjulāras apgabalā 1922. gadā, un pēdējo reizi lāci redzēja 2 gadus vēlāk, Sekvoju Nacionālajā parkā. Tad viņi bija pazuduši. Kalifornija nosauca grizli par savu oficiālo štata dzīvnieku tikai 1953. gadā, gandrīz 30 gadus pēc tam, kad tas bija izzudis. Tātad štats izvēlējās par savu simbolu radību, kuru jau bija zaudējis. Pat lācis uz karoga, pazīstams kā monarhs, savus pēdējos gadus pavadīja pilsētas zoodārzā. Līnijas uz kartes izskatās pastāvīgas, bet daba tam nepiekrīt. 45. Mississippi upe nevēlas palikt vienā vietā. Tūkstošiem gadu tā nepārtraukti mainījusi savu gultni, pametot vecos kanālus un izveidojot jaunus. Un šis spiediens atkal pieaug. Tieši virs Batonrūžas Luiziānā ir mazāka upe, ko sauc par Atčafalaju, un tā piedāvā īsāku, stāvāku ceļu uz Meksikas līci. Un ūdens vienmēr izvēlas vieglāko ceļu.
Tas nozīmē, ka Mississippi upē jau pirms gadu desmitiem vajadzēja mainīt savu tecējumu. Ja tas notiktu, tādas pilsētas kā Batonrūža un Ņūorleāna varētu palikt pie stagnējošas vecupes. Vietējā ekonomika sabruktu. Viss, kas nepieciešams, ir lieli plūdi, lai izraisītu šīs pārmaiņas. Vienīgais, kas to attur, ir vecā upes kontroles būve. Betona sistēma, ko uzbūvēja ASV armijas inženieru korpuss, lai noturētu upi savā vietā. Daži no Amerikas lielākajiem orientieriem nekad netiek redzēti. 44. Dažas no iespaidīgākajām virsotnēm austrumu krastā ir paslēptas zem ūdens. Mirušu vulkāna ķēde stiepjas vairāk nekā 1000 jūdžu no Jaunanglijas līdz pat Bermudām. Senākais bēra zemūdens kalns ir klāts ar koraļļiem, kas ir 1000 gadu veci, kamēr dīvaini dziļjūras radījumi dreifē augstajos ūdeņos ap to. Zinātnieki šos virsotnes var izpētīt tikai ar robotizētām zemūdenēm. Ir pieejamas detalizētākas Marsa kartes nekā šī zemūdens grēda. Šī grēda izveidojās pirms miljoniem gadu, kad Ziemeļamerika dreifēja pāri dziļam mantijas karstajam punktam, atstājot aiz sevis kalnu virkni, kas kopš tā laika palikusi apslēpta zem Atlantijas okeāna. Runājot par mērogu, dažas ASV apgabali izvēlas būt īpaši lieli. 43. numurs. San Bernardino apgabals nav nekas parasts. Tas aizņem vairāk nekā 20 000 kvadrātjūdžu. Tas padara to lielāku nekā 9 ASV štati. Jūs varētu ievietot Rhode Islandu, Delavēru, Konektikutu, Havaju salas, Ņūdžersiju, Ņūhempšīru, Massachusetts, Merilendu un Vērmontu tā robežās, un vēl paliktu vieta pāri. Tas stiepjas no Losandželosas malas līdz Nevadas robežai. Dažos rajonos šerifa vietniekam var nākties mērot 100 jūdzes, lai atbildētu uz vienu izsaukumu. Daži no valsts lielākajiem brīnumiem paliek apslēpti vienkārši tāpēc, ka tie ir pārāk tālu. 42. vietā. Lielākā daļa cilvēku nezina Amerikas lielāko lietus mežu. Tas ir Tongasas mežs tālu uz ziemeļaustrumiem Aļaskā. Pats mežs aizņem apmēram 17 miljonus akru. Tā milzīgie apmēri ir grūti aptverami. Šī meža teritorijā varētu ievietot Šveici vai Dāniju. Gadu desmitiem Tongasas mežs ir bijis rūktu cīņu centrā. Mežstrādnieki saskata vērtīgu veco koku abotu, kamēr dabas aizstāvji apgalvo, ka, kad šie koki būs nozāģēti, tos nekad vairs nevarēs patiesi aizvietot. Daži no tiem auga jau tad, kad Kolumbs devās uz Ameriku. Vienīgais lēmums var ietekmēt valsti gadsimtiem ilgi. Šis gandrīz tika pieņemts citādi. 41. Šķiet, ka Vašingtona Kolumbijas apgabals vienmēr bija lemta kļūt par valsts galvaspilsētu. Taču pēc pilsoņu kara bija nopietna kampaņa, lai to pārceltu. Iemesls tam ir vienkāršs. Galvaspilsēta tālajos austrumu krastos šķita mazāk loģiska valstī, kas strauji paplašinājās uz rietumiem. Daudzi uzskatīja, ka valdības mītnei vajadzētu pārcelties tuvāk centram, tāpēc 1869. gadā atbalstītāji sapulcējās Sentluisā un piedāvāja to kā ideālu aizvietotāju. Taču līdz tam laikam Vašingtona jau bija kļuvusi pārāk nostiprinājusies. Valdība bija ieguldījusi līdzekļus federālajās ēkās, tostarp tikko pabeigtajā Kapitolija kupolā. Austrumu politiķi nebija īpaši ieinteresēti tos pamest. Šī ideja atgriezās atkal un atkal, taču vienmēr piedzīvoja to pašu likteni. Bija uzcelts pārāk daudz varas, tāpēc galvaspilsēta palika tieši tur, kur tā bija. Vēsture nevienmēr notiek tur, kur tu sagaidi. Dažreiz tāpat sākas brūnakmens mājā. Numur 40. 1520 Sedžvikas avēnija ieņem īpašu vietu mūzikas vēsturē. 1973. gada 11. augustā pusaudzis vārdā Clives Campbells, jeb DJ Kool Hercs, rīkoja atgriešanās skolā ballīti. Kamēr viņš spēlēja kā DJ, viņš pamanīja, ka cilvēki kļūst sajūsmā tieši īsajos bungu pārrāvumos dziesmās. Tāpēc viņš sāka pagarināt šos pārrāvumus, izmantojot divas vienas un tās pašas plates kopijas, lai tos atkārtotu. Pats to neapzinoties, tika radīts hip-hops. Neviens pat nenojauta, ka viņi ir liecinieki kaut kā īpaša sākumam. No šīs vienas Bronksas adreses visa kultūra izplatījās pa visu pasauli. Viena vieta kartē uz visiem laikiem izmainīja mūziku. Karte mēdz izspēlēt joks arī ar veseliem štatiem. Numurs 39. Mišiganu ieskauj Kanāda. Ziemeļos, austrumos, dienvidos un rietumos visur, kur paskaties, ir Kanāda. Tas izklausās neiespējami, bet viss ir saistīts ar lielajiem ezeriem. Mičiganas abas pussalas apņem ūdeni, un Kanādas zeme atrodas gandrīz visās tās pusēs. Taču tas vēl nav pats dīvainākais. Ja brauc taisni uz dienvidiem no Detroitas centra, tu nenonāc dziļāk ASV. Tu šķērso upi un nonāc Vindzorā, Ontārio. Citiem vārdiem sakot, Detroita patiesībā atrodas uz ziemeļiem no Kanādas. Nevienam citam štātam nav tik savdabīgas robežas. Katrai dīvainai formai kartē ir savs stāsts.
Šim ir ļoti spītīgs autors. Numurs 38. Misūri dienvidu malā ir dīvaina maza kājiņa, kas nokarājas lejā tur, kur vajadzētu būt Arkansasai. Cilvēki to sauc par zābaka papēdi, un tas pastāv viena spītīga zemes īpašnieka dēļ – Džona Hardemana Vokera. Kad 19. gadsimta sākumā tika iezīmētas Misūri robežas, viņš ļoti centās panākt, lai viņa zeme paliktu šajā štatā. Viņš lobēja kongresu, līdz robeža tika pagriezta uz dienvidiem, tieši tāpēc, lai to iekļautu. Viena cilvēka apņēmība var izmainīt veselu karti. Un daži orientieri kļūst tik slaveni, ka neviens pat nenojauš, ka tas patiesībā ir meli. 37. numurs. Visi domā, ka Lielais kaņons ir dziļākais punkts ASV. Elles kaņons stiepjas gar Idaho un Oregonas robežu. Izveidojies, kad Čūskas upe miljoniem gadu laikā izgrauza šo vietu. No malas līdz upei tas sasniedz gandrīz 8000 spēdu, un tas ir apmēram 2000 spēdu dziļāk nekā Lielais kaņons. Taču visiespaidīgākās ainavas nevienmēr ir tās, kuras var redzēt. 36. No pirmā acu uzmetiena Monterejas līcis Kalifornijā izskatās mierīgs un rāms. Taču zem viļņiem atrodas kanjons, kas ir veseli jūdzes dziļš. Monterehas kanjons stiepjas gandrīz 100 jūdzes pāri jūras dibenam un strauji iegrimst pilnīgā tumsā. Kanjons nepārtraukti mainās, pateicoties regulāriem zemūdens nogruvumiem, kas ik pēc dažiem mēnešiem pārveido jūras dibenu. Viss, kas tajos nonāk, var tikt aizrauts dziļumā. Daži skaitļi šķiet neticami, līdz redz pierādījumus. 35. Kentuki dzīvo apmēram 4,5 miljoni cilvēku. Turklāt tur glabājas apmēram 16 miljoni novecojoša burbona mucu. Tas nozīmē, ka uz katru iedzīvotāju ir vairāk nekā 3 mucas. Liela daļa no tā glabājas milzīgās koka noliktavās, kur veseli stāvi līdz pat griestiem ir piekrauti ar mucām no tādām spirta rūpnīcām kā Jims Beams un Makers Marks. Šīs noliktavas izplešas visā štatā, pārvēršot mazus lauku apvidus par globālu nozari, kas štata ekonomikai ik gadu dod apmēram $9 miljardus. Un klusās naktīs pie koka noliktavas tu pat vari sajust viskiju smaržu, kas iztvaiko gaisā, ko sauc par eņģeļu daļu. Lielākā daļa vietu pielāgojas ģeogrāfijai. Šī vieta pielāgojās pulkstenim. 34. Nevada darbojas pēc klusā okeāna laika, izņemot vienu mazu pilsētiņu. Vests Vandovers atrodas tieši pie jūtas robežas un savus pulksteņus iestata pēc kalnu laika. Tas nozīmē, ka pilsēta ir veselu stundu priekšā pārējai Nevadā. Iemesls ir nauda. Vests. Vandovers ir kazino pilsēta tukšajā tuksnesī. Gandrīz visi tās spēlmaņi ierodas no Salt Lake Citys, kas atrodas pāri robežai Jūtā. Taču gadiem ilgi, atrodoties stundu aiz saviem galvenajiem klientiem, radās pastāvīgas problēmas. Slēgšanas laiki, autobusu grafiki un azartspēļu pīķa stundas nekad īsti nesakrita. Tāpēc 1999. gadā pilsēta lūdza mainīt laika joslu, lai tā sakristu ar tās klientiem, un tas tika apstiprināts. Tagad Vestvendovera ir azartspēļu pilsēta un štata kurioss. Taču daži Amerikas vēstures notikumi notiek visnenozīmīgākajos veidos. 33. Zvaigžņu un svītru karogs ir diezgan ikonisks. Bet vai zināja, ka pašreizējais karogs ar 50 zvaigznēm sākās kā skolas projekts? 1958. gadā 17 gadus vecais Roberts G. Hefts iesniedza šo dizainu kā daļu no vēstures uzdevuma, un viņš saņēma B- atzīmi. Skolotājs norādīja, ka tajā laikā bija tikai 48 štati, bet Roberts ticēja savam karogam. Viņa skolotājs teica, ka ja karogu pieņems kongress, viņš saņems A atzīmi. Tāpēc Robertam bija jauns projekts. Viņš nosūtīja savu karogu vietējam senatoram un sāka kampaņu, lai to pieņemtu. 2 gadus vēlāk Aļaska un Havajas bija kļuvušas par štatiem. Vēsture bija pierādījusi, ka šis dizains bija pareizs, un Roberts Hefts saņēma savu A atzīmi. Šodien 50 zvaigžņu karogs ir visilgāk lietotā versija valsts vēsturē. Nemaz nav slikti skolas projektam. Dažas pārmaiņas prasa gadus, lai tās pamanītu. Citas notiek uzreiz. Numurs 32. 1932. gadā vesela pilsēta pamodās citā štatā. Pilsēta bija Teksoma, puse Teksasā, puse Oklahomā. Tās nosaukums burtiski apvieno abu štatu vārdus. Gadiem ilgi robeža gāja tieši cauri pilsētai. Tad jauna uzmērīšana atklāja, ka līnija bija nepareiza. Tāpēc vienas nakts laikā robeža pārvietojās uz dienvidiem. Pēkšņi banka, pasts un lielākā daļa uzņēmumu atradās pavisam citā štatā. Pat šodien viens skolu apgabals apkalpo abas puses. Skolēni var aiziet no Oklahomas klases uz Teksasas sporta laukumu, šķērsojot štata robežu, pat nepamanot. 31.
ASV nav oficiālas valodas. Tas ir tāpēc, ka Kongress nevēlējās atsvešināt agrīnos pilsoņus, kuri runāja vāciski, holandiski vai franciski. Angļu valoda vienkārši bija kopīgā valoda. Tā tas palika līdz 2025. gada 1. martam, kad prezidents Donalds Trumps parakstīja izpildrīkojumu, kurā tika noteikts, ka angļu valoda tagad ir oficiālā Amerikas Savienoto Valstu valoda. Lai gan tas nav likums, federālajām aģentūrām savā ikdienas darbībā ir jāizmanto angļu valoda. Tomēr daži no mulsinošākajiem Amerikas stāstiem nemaz nav cilvēku radītas. Numurs 30. Ziemeļaustrumu Jūtas štatā Grīnas upe neņem vērā reljefu. Tā vietā, lai apietu Uinta kalnus, tā plūst tieši tiem cauri. Gadiem ilgi neviens nezināja, kā tas iespējams. Tad 2026. gada sākumā pētnieki atrisināja šo noslēpumu. Blīva iežu masa iegrima dziļi zemē un aizvilka kalnus sev līdzi. Upe palika savā sākotnējā gultnē, visu laiku izgraužot to pašu ceļu. Tad virsotnes atkal pacēlās ap to. Dažreiz ģeoloģijai nav vajadzīgi tūkstošiem gadu, lai mainītu ainavu. Tas var notikt dažu dienu laikā. Numurs 29. Austrumu Vašingtonas plūdu izgraustās kailzemes izskatās kā cita planēta. Lielākā daļa reģiona ir lauksaimniecības zeme, bet šeit tā ir neauglīga, tuksnesīga teritorija. Klintis krīt simtiem pēdu dziļumā, milzīgi ūdenskritumi ir izžuvuši. Patiesībā viens no tiem bija lielāks par Niagāras ūdenskritumu. Visa teritorija ir klāta ar sausām plūdu gultnēm, gravām un kataraktām. Gadu desmitiem geologi uzstāja, ka tas izveidojies lēni. Viens zinātnieks, J. Harlans Bretts, tam nepiekrita. Viņš apgalvoja, ka visu vienā mirklī izveidoja katastrofāli plūdi. Un viņam bija taisnība. Pēdējā ledus laikmeta beigās milzīgs ezers atkal un atkal izlauzās cauri savai ledus aizsprostam. Milzīgas ūdens sienas traucās pāri reģionam, dažu dienu laikā noskalojot augsni un atsedzot kailus iežus. Vairākas desmitgadus vēlāk Brettsam tika piešķirta Penrose medaļa, augstākais apbalvojums ģeoloģijā. 2 gadus pirms viņš nomira 98 gadu vecumā. Tomēr dažkārt vispazīstamākā vēstures versija ir arī vismazāk precīzā. Numurs 28. Holivuda attēlo kaubojus kā vientuļus cilvēkus, kas klīst pāri līdzenumiem. Taču patiesais stāsts ir daudz interesantāks. Pēc pilsoņu kara lielopu dzenamie ceļi no Teksasas uz ziemeļiem dzelzceļa virzienā kļuva ļoti populāri. Daudzos no šiem gājieniem katrs 4. kaubojs bija melnādainais. Daži no viņiem bija dzimuši verdzībā un kļuvu par izcilākajiem jātniekiem līdzenumos. Lielopu dzenamo gājienu augstākajā punktā no 5 līdz 9 tūkstošiem melnādaino kovboju strādāja ganībās dzenot lielopus. Melnādainais kaubojs vārdā Bills Pikets izgudroja rodeo tehniku, kas pazīstama kā vēršu savaldīšana, un tā joprojām tiek izpildīta arī mūsdienās. Viņš bija arī pirmais melnādainais kauboju zvaigzne, kas parādījās filmās 20. gados. Vēl viens, Buzz Reeves, izbēga no verdzības un kļuva par ASV maršala vietnieku. Ne katra vieta ASV ir rūpīgi nosaukta. Dažas pilsētas rodas tad, kad visi vienkārši padodas. 27. Ziemeļkarolīnā ir pilsēta ar nosaukumu Kāpēc ne? Un šis nosaukums radās no tīras vilšanās. Kad vietējie sapulcējās, lai nosauktu pilsētu, katrs ierosinājums izraisīja jaunu strīdu. Pagāja stundas un neviens nevarēja vienoties. Beidzot viens noguris iedzīvotājs pacēla rokas un teica: kāpēc gan vienkārši nesaukt to par kāpēc ne? Zālē visi piekrita un tā arī palika. Apmeklētāji regulāri apstājas, lai nofotografētu pilsētas zīmi, pirms dodas tālāk uz netālo Īru, Ziemeļkarolīnā. Dažreiz labākie pilsētu nosaukumi rodas nejauši. ASV ir pazīstama ar savu mīlestību pret ātro ēdienu, tāpēc nākamais piemērs ir tik pārsteidzošs. 26. numurs. McDonalda ir viens no atpazīstamākajiem zīmoliem pasaulē. Tik ļoti, ka šķiet, tas ir uz katra ielas stūra. Visā valstī ir vairāk nekā 13,000 McDonalda restorānu, taču ASV bibliotēku joprojām ir vairāk nekā 17,000 filiāļu un grāmatu autobusu. Uz katriem zelta ārku komplektiem ir vairāk nekā viena bibliotēka. Un dažās kopienās tās ir vairāk nekā tikai vietas, kur paņemt grāmatu. Dažas bibliotēkas izsniedz instrumentus, sēklas, makšķerus un teleskopus. To jūs nesaņemsiet laimīgajā maltītē. Vai jums ir kādas idejas, kāds ir populārākais pilsētas nosaukums ASV? Noskaidrosim to kopā. Numur 25. Ja jūs nolemtu apmeklēt katru pilsētu ASV, kas saucas Vašingtona, tas jums prasītu gandrīz 3 mēnešus. Ar 88 Vašingtonam visā valstī tas ir pārliecinoši visizplatītākais pilsētas nosaukums Amerikā. Tas, kas sākās kā patriotisks veltījums, pārvērtās par valsts mēroga tendenci, un tā īsti nekad nav apstājusies.
Otrajā vietā ir Springfielda ar 41 pilsētu. Tātad vairāk nekā 200 gadus vēlāk Džordžs Vašingtons turpina veidot Ameriku. Dažas vietas savu nosaukumu iegūst caur vēsturi, citas caur attieksmi. 24. vieta. Lai nokļūtu Almā, Kolorādo, tev ir jākāpj augšup. Gandrīz 10,600 pēdu virs jūras līmeņa. Alma, Kolorādo ir augstākā oficiāli reģistrētā pilsēta Amerikā. Apmēram 300 cilvēku tur dzīvo visu gadu saskaroties ar retinātu gaisu un skarbu ziemu. Galvenā iela atrodas augstāk nekā Mičela kalnu virsotne, kas ir augstākais kalns uz austrumiem no Mississippi upes. Par gandrīz 4000 pēdām. Vietējais bārs pat apgalvo, ka ir augstākais bārs Amerikā, kur apmeklētāji ātri saprot, ka augstums var likt vienai alus glāzei justies kā trim. Katra pilsēta sākas kaut kur. Šī nākamā sākās ar azartspēli. Numurs 23. Showlow, Arizona, savu nosaukumu ieguva no augstu likmju kāršu spēles. Divi rančo īpašnieki sastrīdējās un nevarēja izlemt, kurš saņems rančo. Tiesāšanās vietā viņi izlēma visu ar vienu kāršu vilkšanu. Rančo nonāktu pie tā, kurš izvilktu zemāko kārti. Viens vīrs apdriez divnieku kreicu un ieguva visu. Zaudētājs aizjāja prom, un uzvarošā kārts deva topošajai pilsētai tās nosaukumu. Šodien galvenā iela saucas Divnieks kreicu, un divnieka kreicu simbols redzams uz zīmēm visā pilsētā. Viņi saka, ka dzīve atrod ceļu, un nākamā vieta to pierāda. 22. numurs. Nevadas tuksnesī šaura plaisa klintī ved uz dziļu, aplūdušu alu, ko sauc par Velna bedri. Un tur dzīvo viens iemītnieks – Velna bedres zivtiņa. Šīs zivis ir ārkārtīgi retas un nekur citur uz zemes nav sastopamas. Visa suga ir atkarīga no šauras saules apspīdētas ūdens joslas bezdibeņu malā. Šodien ir palikusi tikai aptuveni 200 zivju populācija, un krasas klimata pārmaiņas apdraud šo baru ar izmiršanu. Lielākā daļa kopienu pielāgojas zemē zem savām kājām. Viena nolēma, ka vieglāk ir pārvietoties. Numurs 21. 19. gadsimta sākumā kalnrači atklāja vienas no bagātākajām dzelzs rūdas atradnēm uz zemes, tieši zem Hibingas pilsētas Minnesotā. Tas bija tik vērtīgs atklājums, ka viņiem tas bija jāiegūst. Tāpēc pilsēta pārcēlās. Strādnieki pacēla mājas, viesnīcas un pat skolas uz rullīšiem. Zirgi un tvaika dzinēji vilka veselas ēkas gandrīz 2 jūdzes uz jaunu vietu. Tad kalnrači izraka vecās pilsētas vietu. Pārcelšanās ilga vairākus gadus, bet daudzas no šīm ēkām joprojām stāv vēl šodien. Ledus laikmets pārveidoja kontinentu, kaut kā viens apvidus palika neskarts. Numurs 20. Pēdējā ledus laikmeta laikā ledāji izrāva lielu daļu no augšējiem vidusrietumiem, taču vienu reģionu tie pilnībā palaida garām. Šī teritorija, kas pazīstama kā bezdriftu apgabals, stiepjas pāri Viskonsinas, Minnesotas, Aiovas un Illinoisas daļām. Kamēr ledāji izlīdzināja apkārtējo ainavu, ledus šeit sašķēlās un apgāja šo teritoriju. Stāvas kraujas aizvieto līdzenu lauksaimniecības zemi. Dziļas ielejas šķērso kalnus. Augstas foreļu upes, slēptas salas un kaļķakmens avoti ir izkaisīti visā apgabalā. Tas ir milzīgs kontrasts ar kukurūzas laukiem, kas to ieskauj. Dažas vietas ASV savu nosaukumu uztver burtiski. 19. Laipni lūdzam nāves vārtos. Šaurs šaurums savieno Greenbays līci ar Mičiganas ezeru, un tas ir pilns ar spēcīgām straumēm un slēptiem rifiem. Pievienojiet pēkšņas vētras, un šī pāreja ātri kļuva par kuģu kapsētu. Franču jūrnieki no tās tik ļoti baidījās, ka nosauca to par Port de Mort, jeb nāves vārtiem. Mūsdienās pāreju sargā bākas, taču kuģu vraki joprojām guļ zem viļņiem. Nekad nevajadzētu spriest par lietām pēc izskata. Nākamais piemērs to noteikti pierāda. 8. Lielais drūmējs purvs atrodas uz Virģīnijas un Ziemeļkarolīnas robežas, un dziļi tā iekšienē atrodas Drummonda ezers. Dabīgs ezers, kas piepildīts ar tumšu tējas krāsas ūdeni. Izrādījās, ka šis duļķainais ūdens ir vērtīgs. Koka buriniekiem ūdens bieži vien sabojājās dažu nedēļu laikā, taču no šī purva ņemtais ūdens saglabājās svaigs mēnešiem ilgi. Dabīgie tanīni no ciprešu un kadiķu kokiem palēnināja baktēriju vairošanos. Tāpēc purvs kļuva par uzticamu dzeramā ūdens avotu tāliem ceļojumiem. Vēlāk Džordžs Vašingtons mēģināja to nosusināt lauksaimniecības vajadzībām, un izbēgušie vergi izveidoja kopienas uz tā nomaļajām salām. Dažas vietas šķiet tā, it kā daba nejauši sajaukusi instrukcijas. 17. numurs. Netālu no Buffalo, Ņujorkā, neliels ūdenskritums slēpj mūžīgo liesmu. Dabasgāze izplūst caur plaisām klintī un baro uguni, kas paslēpta dabiskā iedobē. Liesma ir tikai dažus colus augsta, bet tā deg tikai pāris pēdu attālumā no tekoša ūdens.
Zinātnieki joprojām ir apjukuši par šo parādību, jo apkārtējā klints ir vēsāka nekā lielākajā daļā vietu, kur rodas dabisks liesmas. Liesma dažkārt izdziest, un, kad tas notiek, garāmajoši pārgājēji to atkal aizdedzina. Vai domājat, ka zināt, cik daudz lielo ezeru ir? Padomājiet vēlreiz. 16. punkts. 18 dienas 1998. gadā Amerikas Savienotajām valstīm oficiāli bija 6 lielie ezeri. Bermontes Šamplainas ezers ieguva šo titulu pēc tam, kad senators iekļāva īpašu punktu federālajā likumprojektā. Prezidents Klintons parakstīja likumu, un pēkšņi slavenajiem lielajiem ezeriem bija jauns dalībnieks. Pretreakcija bija tūlītēja. Šamplainas ezers bija daudz mazāks nekā jebkurš no esošajiem 5, un likumdevēji no vidusrietumiem nebija apmierināti ar dalīšanos šajā klubā. Tikai 18 dienas vēlāk kongress atcēla šo lēmumu. Šamplainas ezers zaudēja savu statusu, bet Vermonta paturēja ar to saistīto federālo finansējumu. Tātad vismaz bija kāds bonuss. Vēsture ir pilna ar dramatiskiem brīžiem. Šis stāsts ir par to, kas notika pēc tam, kad visi pārstāja pievērst uzmanību. Numur 15. 1861. gadā neliela Ņujorkas kopiena pieņēma lielu lēmumu. Taunlaina nobalsoja par izstāšanos no Amerikas Savienotajām valstīm un konfederācijas atbalstīšanu. Tas bija solis, kam nebija lielas jēgas. Pilsēta atradās netālu no Buffalo, aptuveni 1000 jūdžu attālumā no dienvidiem. Kamēr karš plosījās, cilvēki bija aizņemti ar valsts pašiznīcināšanos. Tāpēc visi aizmirsās par savu lojalitāti. Pagāja gadu desmiti, un Taunlaina nekad oficiāli neatgriezās savienībā. Tikai pēc 85 gadiem, 1946. gadā, kāds uzdeva šo jautājumu. Prezidents Trūmens pat nosūtīja vēstuli, mudinot iedzīvotājus šo jautājumu atrisināt. Tāpēc pilsētas iedzīvotāji nobalsoja un nolēma atkal pievienoties. Dažreiz problēma var veidoties 1000 gadu. 14. Ūdens ieplūst Jūtas lielajā Sāls ezerā un neizplūst ārā. Tāpēc katra upe, kas ieplūst tajā, atstāja aiz sevis minerālvielas, un tā kā ezeram nav izplūdes uz okeānu, šīs minerālvielas nekad neizkļūst ārā. Ūdens iztvaiko, bet sāls paliek. 1000 gadu laikā ezers kļuva daudz sāļāks nekā jūra. Peldētāji var šūpoties augšā un lejā kā korķi. Tur gandrīz nekas neizdzīvo, izņemot Sāls ezeru Garneles. Tad ir dzelzceļa uzbērums, kas sadala ezeru uz pusēm. Tā kā abas puses gandrīz nemaisās, viena bieži izskatās zilzaļa, kamēr otra kļūst spilgti rozā. Taču visi šie minerāli rada milzīgu problēmu. Līdz 2020. gadu vidum ezers bija sarucis līdz rekordzemam līmenim. Atklātā ezera gultne sāka sūtīt ar arsēnu piesātinātus putekļus Salt Lake Citys virzienā, piespiežot amatpersonas to uzraudzīt kā laikapstākļu draudus. Palielinoties minerālu ieguvēji, apstākļi tikai pasliktināsies. Tomēr dažkārt daba mēdz visu sajaukt. 13. Mono ezers Kalifornijā izveidoja mežu no akmens. Ar minerālvielām bagāti avoti burbuļo cauri ezera gultnei, radot dīvainus kaļķakmens torņus, ko sauc par tufa. Gadsimtiem ilgi tie auga zem ūdens virsmas, cilvēkiem neredzami. Tad Losandželose novirzīja strautus, kas baroja ezeru. Ūdens līmenim krītoties, torņi parādījās virs ūdens, izveidojot veselu akmens mežu. Galu galā tiesa lika Losandželosai samazināt ūdens novirzīšanu, un ezers sāka atkal celties. Lielākā daļa katastrofa notiek vienā dienā, bet nākamajai bija vajadzīgas paaudzes. 12. numurs. Pirms gadsimta Holandas sala bija plaukstoša kopiena Marylandas Chesapeakes līcī. Ar gandrīz 360 iedzīvotājiem tur bija viss nepieciešamais – mājas, veikali, baznīca, skola un beisbola komanda. Šodien tā gandrīz vairs neeksistē. Sala atradās uz mīkstiem dubļiem un māla, un līcis to pamazām aprija. Ģimenes sāka pa vienai pārvietot savus koku mājas pa ūdeni uz sauszemi, kamēr pilsētiņa saruka. Viena māja noturējās ilgāk nekā pārējās. Tās īpašnieks apkārt izlika smilšu maisus, lai ūdens netiktu klāt. Tad 2010. gadā pēdējā māja Holandas salā iebruka līcī. Bēgumā no ūdens joprojām slejas daži saplaisājuši kapakmeņi, kur reiz atradās kapsēta. Maz kas ir tik nomācošs kā pierādījumi bez izskaidrojuma. 11. Reistrak Playa Nāves ielejā smagi akmeņi paši slīd pāri tuksnesim, aiz sevis atstājot garas, līkumainas pēdas. Daži no tiem svers 100 mārciņu, taču tie joprojām viegli slīd pāri sausajiem dubļiem. Gadu desmitiem neviens to nespēja izskaidrot. Nebija nekādu pēdu, nekādu joku meistaru, tikai akmeņi, kas pārvietojas pāri tukšai ezera gultnei.
Cilvēki vainoja stiprus vējus, magnētiskos spēkus, pat citplanētiešus. Tad, 2014. gadā, zinātnieki to pieķēra notiekam. Pēc lietus pa nakti izveidojas plānas leduskārtas. No rīta ledus saplīst un slīd pāri slidena dubļiem. Pat neliels vējš var to pastumt, un akmeņi dodas tam līdzi. Tālāk, vismazākās kopienas bieži nāk ar šausmu stāstu. Numurs 10. Kalavao apgabalā Havaju salās šodien dzīvo mazāk nekā 100 iedzīvotāju. Vairāk nekā gadsimtu tā nebija izvēle, un nevienam nebija atļauts aiziet. Vairāk nekā gadsimtu tā kalpoja kā spitālīgo kolonija. Pacientus atņēma viņu ģimenēm un sūtīja šeit. Beļģu priesteris vārdā tēvs Damiens ieradās, lai rūpētos par pacientiem. Viņš palika tur vairākus gadus, līdz pats saslima šo slimību un gal galā tur nomira. Vairāk nekā gadsimtu vēlāk viņš tika kanonizēts kā svētais. Kad pilsētai kaut kas ir vajadzīgs, tā darīs visu, lai to iegūtu. 9. fakts. 1938. gadā Massachusettsā no kartes tika izdzēstas 4 pilsētas – Dana, Enfielda, Grīnviča un Preskota. Tās visas pazuda. Bostonai vajadzēja vairāk ūdens. Tāpēc štats apludināja veselu ieleju, lai izveidotu Kvabīnas rezervuāru. Ģimenes tika piespiestas pamest mājas, kuras bija cēluši viņu senči. Ēkas tika nojauktas un kapsētas tika izraktas. Pat mirušajiem nācās pārvietoties. Tad ieleja tika noslēgta un ļauts tai piepildīties ar ūdeni. Mūsdienās rezervuārs nodrošina dzeramo ūdeni miljoniem cilvēku Bostonas apkārtnē, un īpaši sausos gados ir redzami veci ceļi un akmens pamati. Dažreiz labākais veids, kā saprast karti, ir paskatīties uz to no augšas. 8. punkts. Lielākā daļa cilvēku iedomājas Džordžiju kā viļņainas laukus un persiku dārzus. Tad viņi ierauga Brāstaunas baldu. Apmēram 4800 pēdu augstumā tas ir augstākais punkts štatā. Skaidrā dienā var redzēt 4 štatus vienlaikus – Džordžiju, Tenesiju, Ziemeļkarolīnu un Dienvidkarolīnu. Dažreiz cilvēki var saskatīt Atlantu gandrīz 80 jūdžu attālumā. Izskats var būt maldinošs, un šajā nākamajā gadījumā ļoti maldinošs. 7. punkts. Pando izskatās kā mežs, bet tas tā nav. Aptuveni 100 akru platībā jūtas nogāzē aug apmēram 47,000 trīsošo apšu. Katrs stumbrs ir ģenētiski identisks un savienots ar vienu pazemes sakņu sistēmu. Milzīgais mežs ir viens dzīves organisms. Zinātnieki uzskata, ka tās saknes ir izdzīvojušas tūkstošiem gadu. Pēc svara tas varētu būt vissmagākais dzīvais organisms uz Zemes, smagāks par zilvali vai milzu sekvoju, taču tas ir apdraudēts. Brieži, sausums un slimības to pamazām novājina. Tas ir izraisījis aizsardzības pasākums un aizsargājamo teritoriju izveidi, kur atkal aug jauni dzinumi. Ne viss izdzīvo ledus laikmetu. Dažas lietas vienkārši atsakās aiziet. 6. numurs. Virdžīnijas augstākajā kalnā atrodas sena, izolēta meža palieka. Netālu no Rodžers kalna virsotnes ir egļu un baltegles audze. Tāds mežs parasti sastopams simtiem jūdžu uz ziemeļiem Kanādā. Tas ir ledus laikmeta relikts. Kad ledāji atkāpās, lielākā daļa šo augstumu mīlošo mežu no dienvidiem pazuda. Taču Rodžersa kalns saglabājās pietiekami vēss, lai saglabātu nelielu izdzīvojušu audzi. Mūsdienās pārgājienu cienītāji, kas dodas pa Apalaču taku, izkāpj no lapkoku mežiem un pēkšņi nonāk vidē, kur apkārt aug koki, kas atgādina ziemeļu tuksnesi. Lielākā daļa pilsētu un ciemu ir veidoti tirdzniecībai, satiksmei vai izaugsmei. Šai vietai bija pavisam cits mērķis. 5. bezrūpīgā Arizona savu nosaukumu uztver nopietni. Tās ielās ir tādi nosaukumi kā Easy Street, Poham Road un Nonchalant Avenue. Visa pilsēta tika izveidota ar mērķi palēnināt tempu. Attīstītāji to uzbūvēja 1950 gados kā patvērumu no pilsētas dzīves, un šī tēma saglabājās. Dot norādes šeit izklausās pēc joka. Pagriezieties pa kreisi uz Easy Street, tad pa labi uz Tranquil Trail. Bet tas patiešām ir īstais maršruts. Un tā nav vienīgā ievērojamā iezīme. Pilsētas centrs lepojas ar vienu no lielākajiem saules pulksteņiem rietumu puslodē. Ik pa laikam viena kļūda var izraisīt ķēdes reakciju, ko neviens nevarēja paredzēt. 4. vietā 1980. gadā naftas urpšanas brigāde izurbās cauri Peina ezera dibenam Luizijānā un atklāja sāls raktuves. Tiklīdz urbis izsita caurumu, ezers sāka iztukšoties. Izveidojās milzīgs virpuls, kas aprīja urbumu iekārtu, pēc tam baržas, kokus un daļu no tuvējās salas. Pat kanāls mainīja virzienu un straumi sāka plūst atpakaļ augošajā caurumā. Uz īsu brīdi šī plūsma izveidoja augstāko ūdenskritumu Luizijānā. Par laimi, neviens negāja bojā.
Kad hauss beidzās, Peinas ezers bija kļuvis par dziļāko ezeru štatā. Tomēr dažiem sasniegumiem blakus ir jāliek zvaigznīte. 3. vietā. Augstākie punkti lielākajā daļā štatu atrodas kalnu virsotnēs, izņemot Konektikutu. Tās augstākais punkts atrodas pusceļā augšup pa Frīzla kalna nogāzi. Pati virsotne atrodas tieši pāri robežām Massachusettsā. Tātad Konektikutas augstākais punkts pieder kāda cita kalnam. Tas ir mazliet kā lielīties ar to, ka tev pieder augstākā ēka pilsētā, kad tev pieder tikai 3. stāvs. Katrā kultūrā ir stāsti un leģendas, un dažreiz tiem ir patiesības grauds. 2. vietā paudžu paudzēs pamatiedzīvotāji stāstīja par dabisku tiltu, kas savienoja Kolumbijas upes krastus. Cilvēki it kā varēja pāriet pāri upei pa sausu zemi. Daudziem tas izklausījās pēc mīta. Pēc tam ģeologi atklāja pierādījumus par milzīgu zemes nogruvumu, kas kādreiz bija pilnībā aizšķērsojis upi. No gruvuma atliekas izveidoja tik lielu dabisku aizsprostu, ka cilvēki varēja šķērsot Kolumbijas upi kājām. Galu galā upe izlauzās cauri un atguva savu gultni, un tilts pazuda. Taču atmiņas par to saglabājās. Mūsdienās gandrīz tieši tajā pašā vietā atrodas Tērauda tilts. Neskatoties uz to, ka dzīvojam savienotā pasaulē, joprojām ir viena vieta, kur mūsdienu pasaule pazūd. 1. vietā. Visattālākā vieta ASV kontinentālajos 48 štatos atrodas dziļi Yellowstonā. Taču nokļūt tur nav viegli. Apvidus, kas pazīstams kā Thoroughfare, ir visattālākā vieta no jebkura ceļa Amerikā. Lai tur nokļūtu, jāveic vairāk nekā 20 jūdžu pārgājiens cauri neskartai savvaļai. Tur nav ne mobīlo sakaru, ne ranger staciju un arī vieglas izejas nav. Maršruts šķērso upes, atklātas pļavas, blīvus mežus un dažas no vislielākajām grizli lāču koncentrācijām valstī. Parku rangeriem tur jādodas zirga mugurā, un ceļš aizņem 2 pilnas dienas. Valstī, kur savieno šosejas, lidostas un mobilo sakaru torņi, šis ceļš joprojām ir kaut kas rets. Vieta, kur tu patiešām esi viens pats. Paldies, ka šodien pievienojies man! Ceru, ka tev patika šis video, un ja vēlies redzēt vēl līdzīgus video, lūdzu apsver iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies, un tiekamies nākamreiz raidījumā MapPack.